Ik gadu jaunieši veido savus skolēnu mācību uzņēmumus, un arī šis gads nav izņēmums. Taču šogad daļa no tiem pieiet šim procesam citādi. Viņu produktu izstrādē īpaša uzmanība tiek pievērsta vidē draudzīgiem risinājumiem. Mēs ražojām vannas bumbas un vannas sāli. Cenšamies vairāk no tādām kā dabīgām lietām, daram to sev pieejamos apstākļos, bet, Mēs cenšamies arī katru vannas bumbu taisīt dažādās formās, aromātos un krāsās. Šī ir tāda pirmais mūsu veidojums, kurai nav īpaši liela krāsa, bet mēs cenšamies katru reizi kaut kādas jaunas formas izmēģināt, krāsas un smaržņas. Mēs meklējam, kas mums dzīvē ir patiešām aktuāla problēma. Mēs sapratām, ka mums ir visiem kaķi, mums visiem kaķi skrāpē mēbeles, un mēs izdomājam, ka mēs gribam veidot risinājumu. Un tā mēs nokļuvām pie idejas, ka mēs veidosim kaķu nagu asināšanas skrāpekli. Šie ir tikai daži no jauniešiem, kuri piedalās Valmieras attīstības aģentūras īstenotajā projektā Vidē draudzīgs nākotnes uzņēmējs. Projekta galvenais mērķis ir stiprināt jauniešu zināšanas uzņēmējdarbībā, uzsverot ilgtspējas principu nozīmi. Mums projektā ir iesaistījušās 8 izglītības iestādes no Vidzemes reģiona. Tātad mēs neaprobežojamies tikai ar Valmieras pilsētu un Valmieras novadu, bet projektā mums piedalās jaunieši no Limbažiem, no Smiltenes, no Cēsīm, Priekuļiem, jo piedalās ne tikai vispār izglītojošās skolas, bet arī tehnikumi un profesionālās ievirzes skolu audzēkņi. Projekta laikā jaunieši saņem bezmaksas atbalstu un zināšanas, piedaloties izglītojošās nodarbībās, kurās apgūst ilgtspējīgas biznesa idejas veidošanu, sākot no materiāla izvēles līdz pat ietekmes uz vidi mazināšanai. Mēs domājam gan par iepakojumu, gan par ekodizainu, lai tas būtu funkcionāls, lai tā būtu tāda nevis lineārā aprits ekonomikas līkne, bet aplīts, kad tas radītais produkts kalpo ilgi, mēs viņu varam labot, lai viņu radītu, mēs izmantojam materiālus, kas kādam paliek un viņi vairs nevar viņus izmantot. Līdz ar to man viņi noder un veido sadarbību ar kādu konkrētu uzņēmumu, uzņēmēju un šos pāri palikušos materiālus lieku kā vērtīgu sastāvdaļu savā produktā vai pakalpojumā. Līdz šim projektā ir bijuši vairāki posmi. Jaunieši ir saņēmusi izglītošanu sadarbībā ar biedrību Zero Waste Latvija, tāpat tika organizēts ekskursijas uz Vidzemes reģionu uzņēmumiem, apmeklējot kopumā 22 uzņēmumus. Šobrīd visas komandas un visi jaunieši, kas ir iesaistījušies, viņi arī dodas ciemos, apmeklē Valmieras Koprades darbnīcu Dare, kur notiek gan praktiskais, gan radošais darbs pie savu biznesa ideju attīstības. Projektu finansiāli atbalsta Klimata un enerģētikas ministrija, un lai gan šobrīd jauniešiem ir sasniegti pirmie panākumi, palīdzība tā pilnveidē joprojām ir nepieciešama. Mēs vēlamies arī uzzināt daudz ko, ja tā kā ieteikums iegūt, lai mēs pašas kļūstam tāds, kā teikt, labāks, mazais uzņēmums. Mēs gribam uzzināt, kā labāk uztaisīt iepakojumus, lai piesaistītu cilvēkus. Un tāpat, lai būtu vidē draudzīgāk. Jā. Vai arī, piemēram, kā uzlabot savu uzņēmuma logo. Mēs gribam ļoti, lai viņi mums palīdz izdomāt jaunu dizainu koka rāmim, ko mēs šodien mēģināsim arī realizēt. Bet tā mums ļoti labi veicās. Marta sākumā viņi noprezentē savas idejas vērtēšanas komisijai, un tur būs gan jaunas idejas, gan kaut kas, kas ir uzlabots, un tad mēs redzēsim, kuri tad būs tie 10 labākie ar to ilgtspējas ievirzi, kas projektu noslēguma konferencē, kas notiks aprīlī, arī noprezentēs atkal un cīnīsies arī par naudas balvām, kas viņiem ļaus savu biznesa ideju turpināt attīstīt. Turklāt, balstoties uz projekta laikā iegūtajām zināšanām, tiks izstrādāts digitāls buklets Vidē draudzīgs nākotnes uzņēmējs, kas būs pieejams publiski, lai iedvesmotu ik vienu, kas strādā ar skolēnu mācību uzņēmumiem, sniedzot padomus par ilgtspējīgu pieeju uzņēmējdarbībā un aprits ekonomikas principu izmantošanu.